Sveiki visiem! Šodien video par 5G un kas tas ir. 5G darbojas izmantojot augstākās frekvences elektromagnētiskajā spektrā. Tās ir stipri augstākas, kā piemēram 2G vai 4G, radot elektromagnētisko lauku ap sevi. Šīs frekvences svārstās no vidēji 3,5, 5,6 GHz līdz pat vairākiem desmitiem. Citēšu, Veselības apdraudējumu zinātniskā komiteja un Zviedrijas radiācijas drošības iestāde kopā 390 zinātnieki un doktori šobrīd Eiropas Savienībai ir iesnieguši apelāciju 2017. gada spriedumam, kurā Eiropas Savienība noraidīja pieprasījumu pastiprināti izmeklēt 5G un tā ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku un vidi. Tātad 5G radiofrekvences starojums tiks ieviests visā pasaulē, nepētot riskus cilvēku veselībai un videi. Šveices valdības ekspertu grupas ziņojumā un arī nesen publicētajā Starptautiskās aizsardzības pret neionizējošo starojumu komisijas publikācijā 5G tehnoloģijas radītā starojuma veselības apdraudējuma novērtējums tiek pilnībā ignorēts. Un turklāt zinātnieki ir norādījuši, ka pastāv kartelis starp personām, kas monopolizē vērtēšanas komitejas, tādējādi pastiprinot šo bezriska paradigmu, bez izpētes. Zinātnieki norāda, ka šāda darbība ir kvalificējama kā zinātnisks pārkāpums. Bet tikmēr mūsu Latvija vienojas par finansējumu 5G tehnoloģijas izvēršanai. Projekta ietveros LMT izvērsīs 150 5G pārklājuma zonas pilsētās, apdzīvotās vietās un 690 5G pārklājuma zonas visā valstī, nodrošinot netraucētu pāreju uz 5G. Un pats lielākais paradoks šajā visā ir tas, ka PVO, Pasaules veselības organizācija, saka, ka pašlaik nav zināmi ar 5G saistīti veselības apdraudējumi. Bet no otras puses, visi līdz šim veiktie pētījumi, mazāki pētījumi par 5G norāda uz ļoti bīstamām sekām cilvēkam, dzīvniekiem un arī pašai videi. Izskriesim ātri cauri veiktajiem pētījumiem. Audu bojājumi. Neliels 2017. gada pētījums pierādīja, ka mobīlie telefoni izmanto frekvences no 1,8 līdz tikai 2,2 GHz, kas ir daudz mazāks par 5G frekvencēm. Saskaņā ar PVO datiem šīs frekvences izraisa audu karsēšanu. Audu uzsilšana notiek, kad āda absorbē elektromagnētisko enerģiju. Tas izraisa temperatūras paaugstināšanos cilvēka ķermenī un smadzenēs. 21. gadā veikts pētījums atklāja, ka īpaši vecākiem cilvēkiem ir risks tikt pakļautiem audu bojājumiem 5G rezultātā. Kognitīvā funkcija. 2017. gada pētījums pierāda, ka mobilā tālruņa lietošana ilgāk par 90 minūtēm dienā jau ir saistīta ar uzmanības un kognitīvajiem traucējumiem. Vēzis. 2011. gadā Starptautiskā vēža izpētes aģentūra paziņoja, ka 5G iespējams ir kancerogēns cilvēkiem. Klasifikāciju noteica 30 zinātnieki no 14 valstīm. 2017. gada pētījumu pārskatā tika atklāts, ka mobilo tālruņu radītais EML starojums ir saistīts ar gliomu, smadzeņu vēža veidu. 2019. gadā pētījums atklāja, ka mobilo tālruņu radītie EML ir saistīti ar DNS bojājumiem pelēm un žurkām. Citā 2016. gada pētījumā ar dzīvniekiem atklāja, ka jebkuras frekvences EML var kaitēt nervu sistēmai.
Tam vajadzētu būt par iemeslu satraukumam, un Eiropas Savienībai būtu jārēģē uzreiz un jāakceptē padziļināta izpēte par 5G sekām pirms cilvēkus, dzīvniekus un vidi pakļauj elektromagnētiskam starojumam. Es esmu Šarlote Šulca, seko man Facebook un TikTok.